2. korintiešiem 3. nodaļa, sākot ar 17. pantu. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur brīvība, bet mēs visi atsaktām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Amen. Lūksim. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Paldies, ka Tavs vārds ir dzīves vārds un ļauj mums to vairāk saprast. Un tiešām, kā es varu teikt to, ko Tu gribi, un es, Tēvs, runā uz mūsu sirdīm, svētī, ka mūsu sirds un prāti ir atvērta Tavam vārdam. Tu lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Lūdzu, sēdiet. Skaista rakstu vieta. Tas kungs ir gars, un kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Bet mēs visi atsaktām sejām Dievu godību redzēdam, kā spogulī topam pārvērsti. Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Dievs ir dzīvs gars, un viņš mūs pārvērš. Un ja mēs dzīvojam ar kungu, ar Dievu, viņš mūs dara brīvus. Mums nav jādzīvo bailēs, mums nav jādzīvo saistītiem. Mums nav jādzīvo saistītiem grēkā. Mēs dzīvojam kunga garā. Ja mūsos ir dzīvā Dieva gars, mēs dzīvojam brīvībā. Brīvībā no aizspriedumiem, brīvībā. Mēs esam aicināti pieaugt brīvībā. Mums nav jādzīvo kaut kādās pasaulīgās saistībās. Mums nav jādzīvo saistībās, ko uzspiež Sātans. Un mēs paši caur to visu esam aicināti atspoguļot Dievu. Mēs dzīvojam brīvībā, mēs dzīvojam ar Dievu. Tas ir mūsu dzīvesveids. Un mēs atspoguļojam, kāds ir Dievs, kāda ir kunga godība. Fiziski un reāli mēs droši vien esam tālu no tā, kāda ir kunga godība, bet mēs esam vairāk brīvi no pasaules nekā cilvēki, kas ir pasaulē. Mums nav jādzīvo bailēs no nāves, ka pēkšņi mūs pārsteigt mūs nesagatavotus. Ja mēs dzīvojam ar Kristu, ja mēs dzīvojam ar Dievu, tas mūs nevar pārsteigt. Mēs jau esam gatavi, bet mēs jau šeit dzīvojam kopā ar viņu. Mēs ejam šo ceļu kopā ar Dievu, un šie vārdi no spožuma uz spožumu. Un šie vārdi vienmēr ir likušies kaut kas īpašs. Un tajā brīdī, kad mēs noticam Kristum, pret mums tiek atspīdēta Dieva gaisma. Mums nav jāaiziet, tagad būs vakars, un saule norietēs, Dieva gaisma pār mums norietēs, tad būs nakts, un tad būs atkal jauna diena. Tā nepārstāja spīdēt uz mums. Tā nepārstāja spīdēt uz tavu sirdi, uz tavu garu. Mēs augam. Tas nozīmē, ka mēs augam. Mēs garīgi augam. No spožuma uz spožumu. Tas ir normāli, ka mēs pieaugam garīgi vienā ciklā, tad mēs pārējām jau nākamajā. Mēs varbūt saprotam šodien daudz vairāk, nekā mēs pirms gada sapratām. Bet pa vidu nav nakts. Pa vidu nav tumsa. Pa vidu nav kaut kāds lūzums, ka mēs atkritām no ticības. Ir cilvēki, kas pakrīt ticībā, bet mēs ceļamies. Mums ir garīgas ielejas un garīgi tumši brīži. Bet Dievs vienmēr ir ar tevi. Viņš nenovērš savu vaigu no tevis. No spožuma uz spožumu mēs ejam un garīgi nobriestam. Un tā ir dzīve ar mērķi, ka mēs kļūstam līdzīgāki Kristum. Un tas piešķir mūsu dzīvē mērķi, ka mēs šo dzīvi, fizisko dzīvi, mēs nezinām šo noslēgumu. Mēs nezinām to stundu, kad mēs skatīsim kungu vaigu vaigā. Bet mēs esam aicināti to brīdi iet un dzīvot kopā ar Kristu, kļūt viņam līdzīgāki. Un tas ir mūsu mērķis – līdzināties Kristum un dzīvot kopā ar viņu. Un tā mēs arī atspoguļojam šo Dieva raksturu pasaulē. Šis raksturs, ka mēs mēģinam līdzināties Kristum,
viņš jau atspoguļojas mūsu darbībā, mūsu darbā, mūsu mājas dzīvē, sadzīvē, attiecībās ar cilvēkiem. Un tas ir kaut kas atšķirīgs no pasaules. Mēs neliekam zobu pret zobu, mēs neliekam nazi pret nazi, bet tas ir tāds dzīvesveids, ka mēs ar mīlestību dzīvojam, ka mēs piedodam ienaidniekiem, ka mēs lūdzam par saviem ienaidniekiem, ka mēs varam svētīt viņus. Un tajā brīdī, kad Kristus nomira pie krusta, templī tika pārplēsts šis aizkars. Līdz tam aiz šī aizkara varēja aiziet tikai augstais priesteris. Katru gadu bija savs augstais priesteris, viņš iegāja un nolīdzinājās ar Dievu par tautas grēkiem. Bet templī aizkars tika pārplēsts, un mēs katrs varam sastapties ar dzīvo Dievu caur Jēzu Kristu. Un to izdara Jēzus Kristus. Mums nevajag tagad kādu starpnieku, kādu īpašo cilvēku, kas mūs salīdzina ar Dievu par mūsu grēkiem. Bet tev katram personīgi ir pieeja pie Dieva. Tev nevajag kādu, kas tavā vietā atnāks un kaut ko izdarīs. Tev nevajag kādu, kas iekāps tavās grēka kurpēs, aizies aiz aizkara un parādīs Dievam, ko tu esi darījis. Tu pats aizēji un Dievs, es esmu atnācis tāds, kāds es esmu. Un es gribu būt ar tevi. Un es gribu būt ar tevi attiecībās. Un te ir tā atšķirība, ka mēs nevis veicam kaut kādas rituāls vai kaut kādas reliģiskas lietas, bet mēs veidojam attiecības ar Kristu. Mēs varam izstāstīt viņam, kā mēs katrs jūtamies. Un Kristus saka, par visu ir samaksāts. Viss ir piepildīts. Viss jau ir izdarīts. Lai tu nokļūtu šī aizkara otrā pusē, pie Kristus, pie Dieva. Svētais gars mums dod autoritāti pienākt pie Dieva tieši. Un Dievs darbojas pie mūsu sirdīm, pie mūsu prātiem un pie mūsu raksturiem. Un mēs jau esam gaismā. Mēs jau esam ar Kristus gaismu apspīdēti. No spožumu uz spožumu. Ja mēs atskatītos 2 gadu vai 3 gadu griezumā un mēs pamanītu kādas lietas, ko mēs esam atmetuši. Varbūt ir kādi ieradumi, kas nav garīgi veselīgi, ko mēs esam atmetuši. Varbūt ir kādas lietas, ko mēs esam veselīgi iesākuši. Varbūt mēs regulārāk Bībeli lasām. Varbūt mēs regulārāk lūdzam Dievu. Varbūt mēs kādam regulāri palīdzam. Un šīs ir tās rakstura izmaiņas. Un mēs tuvojamies Dievam. Mēs viņu arvien vairāk iepazīstam. Un kā jūs iepriekš teicu, mēs nevaram būt par tuvu Dievam. Mēs nevaram pārāk viņu pār daudz iepazīt Dievu. Mēs nevaram pārāk sadraudzēties. Dievs aicina mūs sadraudzēties ar viņu. Sadraudzēties ar pašu radītāju. Viņš ir radītājs un valdnieks par visu, kas ir. Un mēs neesam plānoti ticēt vai būt klusie ticētāji pa kaktiem vai pa mājām vieni paši vai YouTube draudzes klausītāji. Mēs esam aicināti šeit būt kopā. Kā tā? No spožuma uz spožumu. Mēs varam kā viena maza svecīta vai kā viena pagale degt. Bet mājās mēs tur spīdam un mums ir bišķiņ silti arī. Bet mēs šeit kopā sanākam. Mēs esam vesels ugunskurs. Ka mūsu ticība deg. Mūsu ticība liesmo uz Dievu. Ka mēs viens otru arī caur liecībām iedrošinam un ka mēs ļaujam ieraudzīt arī otram, ka nevienmēr mums iet viegli. Ka mēs ļaujam paturēt sevi aizlūkšanās. Ka mēs ļaujam, ka mēs atklājamies ne tikai Dievam, bet draudzēji. Ka mēs redzam, ka vienam iet grūti, tad mēs pieslēdzamies tur un palīdzam. Ka mēs esam kā draudzi, kā ģimene. Ka mēs kopā esam kā daudz svecīts vai kā liels ugunskurs, ka mēs tiešām varam svētīt viens otru un rūpēties.
Un viens liels ugunskurs daudz lielāku ietekmi dos nekā viena maza svecīte. Un kad draudze var būt tā vieta, kas izdod Dieva dzīvo strautu, dzīvojas strauts, kas nāk no mūsu draudzes, ka mēs to varam izplatīt. Un tā ir tā dzīvība. Bet ebrejiem 12. nodaļa 15. pāns saka šādus vārdus: pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlastību, lai nekāda rūgta sakne augstu izaugusi jums nekaitētu un daudzi ar to netiktu apgādīti. Lai neviens nezaudētu Dieva žēlastību. Mēs esam aicināti kā draudze rūpēties viens par otru, lai mēs nezaudējam Dieva žēlastību. Lai mēs, ja mēs redzam, ka kāds nav bijis draudzē, mēs lūdzam par viņu Dievu, ka mēs arī painteresējamies, kā mēs tev varam palīdzēt, kā mēs varam tev nest uz lūkšanām. Lai nepazaudētu Dieva žēlastību. Tāpēc arī ir. Jo, ja tu tici mājās, tas ir labi. Bet tas nav tik labi, kā tu tici draudzē. Mēs jau nezinām, ka tev mājās iet grūti. Varbūt tu esi atkritis no ticības. Bet, ja mēs esam draudzē, mēs varam rūpēties arvien labāk un kvalitatīvāk viens par otru. Un lai nekāda rūgta sakne augstu izaugusi jums nekaitētu. Un daudzi ar to netiktu apgānīti. Arī viena cilvēka dēļ var tikt izpostīta draudze. Lai nekāda rūgtuma sakne, lai nekāds aizvainojums nepaliek mūsos. Lai nekas neizteikts vai nenožēlots nepaliek mūsu sirdīs. Lai mēs visu izsakam, ja ir kāds rūgtums, ka mēs to nožēlojam, ka mēs to varam izrunāt ar brālu māsu, ja vajag ar draudzi izrunājam. Lai nekādi rūgtumi nepaliek mūsu sirdīs. Lai daudzi ar to netiktu apgānīti. Mums ir atbildība Dievu priekšā par draudzi. Mēs esam brāļi un māsas, mēs esam kā ģimene, lai kāda atkrišana nenestu arī nesvētību draudzēji. Lai kādi strīdi vai kādas neizrunātas lietas, lai nenestu nesvētību draudzēji. Mēs esam ģimene. Mēs varam izrunāt, mīlestība apklāja visu, mīlestība pārklāja visu. Bet tā nav cilvēcīga mīlestība, tā ir Dieva mīlestība, kas nāk no Dieva un ielaists rūgtums ienes postu. Lai neizrunāts lietas neienestu postu, mums tās ir jāizrunā. Un rūgtuma saknei ir kādi tulkojumi, kas saka, ka indīgi augļi. Tur var būt indīgi augļi, kas saindē vairāk. Tā ienes šķelšanos, postu, aizvainojumu, lai mēs savu draudzi sargātu, lai mēs savu sirdi sargātu. Mums ir katram atbildība Dievu priekšā, rūpēties par draudzi, rūpēties par savu sirdi, lai mēs būtu ar tīrām, priecīgām sirdīm Dievu priekšā. Pat ja tu esi noskums, tas ir normāli. Pat ja tu esi salauzts, arī tas ir normāli. Bet lai neveidojās rūgtums, lai neveidojas kāda aizvainojuma, kas tālāk nes šķelšanos, rūgtus augļus, indīgus augļus. Bet 1. Jāņa 4. nodaļa 18. pāns saka šādus vārdus: baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Lai mūsu sirdīs nav bailes. Bailēm ir mokas. Lai mēs tiecamies sasniegt pilnīgu mīlestību. Un mēs to varam lūgt no Kunga. Mēs varam lūgt: Dievs, māci man mīlēt, māci man ieraudzīt, kāda ir mīlestība. Māci man piedošanu, māci man atlaist, māci man rūpēties. Un Dievs saka, nebīsties. Nebīsties un nebaiļojies, tāda ir Dieva vārdi. Nevis dzīvo bailēs, nevis dzīvo uztraukumā, bet nebīsties un paļaujies uz Dievu. Ceri uz viņu, tici uz viņu. Tas ir rakstīts Bībelē, to neizdomājies. Dievs pats saka, tici uz Dievu. Tici un paļaujies uz viņu visā, kas ir.
Tu esi pietiekams. Vai tu to saproti? Tu esi pietiekams. Ar tevi pietika, lai Kristus nāktu. Mēs neko vēl tādu nebijām izdarījuši, lai mūsu nopelnu dēļ Kristus nāktu. Viņš mūs mīlēja pirms mēs bijām. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, lai neviens, kas ticētu uz viņu, nepazustu. Un Kristus nāca uz šīs pasaules cilvēka veidolā, lai vēlāk uznestu mūsu grēkus pie krusta un augšām celtos, uzvarētu nāvi. Tu esi pietiekams. Kristus tik ļoti tevi mīl, ka tu esi pietiekams. Baiļu nav mīlestībā. Pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Tu esi pietiekams. Tu esi pietiekams. Un šādu mīlestību mēs varam rādīt saviem mīļajiem, savai draudzēji, savai ģimenei. Mums nav jāmeklē cilvēcīgs atalgojums. Mums nav jāmeklē, tagad mēs kaut kādu darbu izdarīsim un tagad man būs cilvēcīgi atalgots. Protams, tas ir patīkami. Bet ja mēs darām ar tīrām sirdīm, Dievs to redz. Dievs redz, kā tu mīli, kā tu dari. Dievs to redz. Un cilvēks ieraudzīs to, kā tu dzīvo. Ka tu nemeklē cilvēku atziņu, bet tu vienkārši dari un dari un dari ar tādu spēku, kas nāk no augšienes. Un šī spēka avots ir neizsīkstošs. Tas ir Dieva gara spēks. Pats Dievs caur savu garu tev piepilda. Cik reizes tev ir melns kaķis pārskrējis ceļu? Bērnībā mēs droši vien to skaitījām un varbūt arī kādu lielāku. Es pat esmu redzējis, ka gandrīz pieaudzis cilvēks bēg. Viņš pat aiziet uz otru pusi, ja kaķis pārskrēja ceļu. Labi, tas bija retorisks jautājums. Un cilvēki domā, ka tas nes nelaimi, bet ko tas melnais kaķis nelaimīgais ir izdarījis? Bet kā tev liekas, cik reizes Dieva gars ir šķērsojis tavu ceļu? Kā tev liekas, cik reizes šajā nedēļā viņš šķērsoja tavu ceļu? Es domāju, mēs nevaram saskaitīt, cik reizes viņš mūs ir pasargājis, cik reizes viņš mūs ir vadījis. Tas ir Dieva gars, nebīsties un nebaiļojies. Tas ir Dieva gars, kas tevi vada, svētī un sargā. Un kā jau mēs sākumā lasām, no spožuma uz spožumu. Un visbiežāk lietas nemainās vienā dienā. Mēs nevaram māju uzcelt vienā dienā. Būdiņu jau droši vien, ka var, bet mēs māju savu cēlām 7 gadus. Vēl vienu māju mēs 2 gadus cēlām. Cerams, ka mēs baznīcu tik ilgi necelsim. Bet arī mūsu raksturs ir kādu laiku jāceļ. Patiesībā mēs visu mūžu savu raksturu ceļam. Man omīte teica, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Un tas tāds teiciens man nāk līdz, kad mēs esam aicināti nekad neapstāties, mācīties vai mainīties. Un 2. Pētera 1. nodaļa, un sākot ar 5. līdz 8. pantam. Tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbijību, dievbijībā brālību, brālībā mīlestību, jo ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. Jēzus Kristus atziņa, ka mēs visu laiku mācamies. Jēzus Kristus atziņa, ka Jēzus Kristus māca mūs, vada mūs un ka mēs nepaliekam kūtri. Tas, ka cilvēks aiziet pensijā, forši, viņš varbūt citreiz arī var tiešām arī atpūsties, bet tas nemaina lietas būtību, ka mēs augam. Mēs nepārstājam lasīt Dievu vārdu, mēs nepārstājam lūgt viņu. Mēs nepārstājam. Tas
fiziskais laiks mums jāizmanto tādā veidā, ka mēs nepārstājam mainīties. Un Vēstule Romiešiem 5. nodaļa, 6. līdz 8. pants. Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir mīris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno, par to, kas jau labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums mīris, kad vēl bijām grēcinieki. Un citos tulkojumos ir šie vārdi tanī laikā, ir minēts kā norādītajā laikā, jeb pareizajā laikā, jeb laiks, kad bija piepildīts. Un vēsturiski šo periodu raksturots kā Pax Romana, jeb laiks, kad ir bijis miers visā Romas impērijā, kas veicināja evaņģēlija izplatību. Tātad bija miers Romas impērijā, nāca Kristus, viņš sāka savu mācību, viņš nomira un augšām cēlās, un evaņģēlijas šī labā vēsts varēja izplatīties. Un Bībele saka norādītajā laikā, jeb precīzajā laikā. Laiks bija piepildīts. Pienāca laiks, kas bija Dieva paredzēts laiks. Un varbūt arī mūsu dzīvē ir kādām lietām nepieciešams precīzs laiks. Kad mūsu raksturs ir attiecīgi izaudzis, kad ātrāk vienkārši nevarēja lietas notikt. Mēs droši vien arī ātrāk šeit nevarējām atnākt, kā mums bija jāatnāk. Acīm redzot, mums bija jāizaug tik tālu, cik mēs bijām izauguši, un mēs turpinam augt. Iespējams, arī tavā dzīvē ir kādas lietas, kur tev ir jāaug, jātiecas pazīt Dievu, jātiecas atteikties no lietām, kas kavē tev tuvoties viņam. Lai varētu notikt šis laiks piepildīts, un var notikt kāda liela lieta tavā dzīvē. Un tad Dievs tevi varēs lietot visefektīvāk. Un tad Dievs varēs tevi lietot, lai tu kaut ko nesabojātu, vai tu neaizietu savu ceļu. Bet Dievs aicina tuvoties viņam. Viņš aicina, ka tu maini savu sirdi. Un Kristus mīl grēcinieku. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Dievam nebija svarīgi, ka tu tagad tāds vai šāds darbs izdarīsi. Viņš par mira tad, kad tu biji bezvērtīgs. Un tagad vēl jau vairāk tu esi vērtīgs. Viņam nav tāda termina, ka tu esi bezvērtīgs. Visu laiku tu esi. Ja tu esi radīts, tad tu esi vērtīgs. Ar tevi pietiek tāds, kāds tu esi. Un ka mēs mainītu savas sirdis no spožuma uz spožumu, kopā ar Dievu. Ja tu nezini, ko mainīt, tu drīkst lūgt Dievam. Viņš tevi ir radījis. Dievs, te es esmu. Es nezinu, ar ko sākt. Varbūt ir tik daudz lietas, ka tu pat nezini, ar ko sākt. Dievs, ar ko man sākt? Rādi to ceļu. Ja tu nesaproti, ko Dievs saka, ver vaļā Dieva vārdu, lasi Bībeli un skaties, kā ir Bībelē. Kā Aivars teica, apsolījums katram ir personīgi. Mēs katrs piedzīvojam šo apsolījumu personīgi. Dieva vārds arī saka, tici uz Kungu Kristu, tad tu un tavs nams tiks pestīts. Tas ir domāts katram personīgi un visiem mums. Tāpat arī varavīksni mēs redzam katrs no savu punkta. Apsolījums ir visiem un katram personīgi. Un mēs esam aicināti garīgi augt un pieaugt no spožuma uz spožumu. No spožuma uz spožumu, iet tuvāk Dievam. Jo Dievs tik ļoti tevi mīl, ka viņš ir devis savu dēlu Kristu. Un Kristus saprot tevi vislabāk. Lai Dievs mūs svētī tajā. Lūksim. Dargais debes Tēvs, slavu un pateicību par tavu vārdu. Slavu un pateicību, ka tu mūs tik ļoti mīli un gādā par mums katru vienu, un ka mēs varam iet no spožumu uz spožumu, svētī mūs un vadi. Lai tavu žēlstību un svētību ir par katru sirdi, par katru ģimeni, par katru namu, par mūsu draudzi, par mūsu pilsētu, ka
ka mēs varam iet no spožuma uz spožumu, tevi iepazīt vēl vairāk un vēl vairāk, lai tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs, kā apusgriezīgs zobens mūsu rokās, lai mūsu prāts un sirds to pāršķēl, Tēvs, un ka mēs runājam tavu vārdu, ka mēs ticam uz tevi, Dievs. Svētī mūs un sargi. To lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen.